Barikāžu atceres pasākums notiek 20. janvārī 17. Pie muzeja pilsdārzā. Tur būs atmiņas stāsti, dziedās soitu vīri, būs ugunskuri, būs zupa, silta tēja, būs arī folkloristi. Tiek aicināti visi interesanti, skolnieki, visi, kas ir piedalījušies, barikādēs, kas varētu padalīties atmiņās, pieredzē un tā tālāk. No 6. līdz 8. februārim jau 3. gadu pēc kārtas Kuldīgā norisināsies Eiropas rallija čempionāta ziemas posms rallija Liepāja. Ieejas kartes var iegādāties Kuldīgas turisma aktīvās atpūtas centrā, Baznīcas ielā 5 katru darba dienu no 9 līdz 5. Ieejas kartes šobrīd cena tām ir 25 eiro. Atlaides ir pensionāriem. Uzrādot pensionāru apliecību, ir iespēja viņiem iegādāties vienu ieejas karti ar 10% atlaidi. Vēl, teiksim, tāda īpaša nosacījuma ir invalīdiem. Uzrādot invalīdu apliecību, rallija laikā ir ieeja bezmaksas, un kā arī bērniem līdz 10 gadu vecumam. Un, ja kādam interesantam interesē tikai apstīties vienu posmu, tad ir iespēja iegādāties uz vietas ieejas karti par 12 eiro pasākumu norises vietā. Turismu gada sajietu mēs organizējam jau 6. gadu pēc kārtas. Tas ir tāds aicinājums mūsu pašu turismu nozares uzņēmējiem sanākt kopā, atskatīties jau uz padarīto un apskatīt kādas nozīmīgas tēmas turpmākai darbībai un smelties idejas. Pasākums notiks 23. janvārī restorānā Bangards 2. stāvā. Sākums būs 16:30. Pirmā šī daļa ir tāda tā kā semināru daļa, kurā ir vairāki runātāji. Ārtis Gustovskis, aktīvās atpūtas centra vadītājs, iepazīstinās ar turismu šo nozares situāciju. 14. gadā atskatīsimies uz jaunākajiem statistikas datiem, uz šim un kā arī ielūkosimies uz jaunumiem šim gadam, 15. gadam, uz aktuālākajiem jautājumiem, kas šobrīd būtu svarīgi zināt gan mums, gan uzņēmējiem, kā arī par sadarbības veicināšanu savstarpējo. Tāpat arī Kuldīgas attīstības aģentūras pārstāvis informēs par jaunumiem saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu iegūšanu tieši turismu uzņēmējiem. Un tad uz jau pasākumu otru pusi būs trīs lektori no Rīgas puses, tad Krista Baumane, kura iepazīstinās uzņēmējs ar šobrīd tādām aktualitātēm un tādiem maziem knifiņiem tieši par saziņas līdzekļiem, par izmantojamību turisma nozarē strādājot, par tiem plusiem, kuri būtu jāņem vērā. Arhitekte Evelīna Ozola savukārt atkal sniegs to savu skatījumu, redzējumu uz turisms un pilsētvide, kā arī tādus ieskatus par dizainu, par interjeru, tādām niansēm tieši, kas būtu jāņem vērā turismu uzņēmējiem. Kā arī katru gadu mēs aicinām kādu veiksmīgu, teiksim, turismu nozares uzņēmēju pastāstīt to savu labo pieredzi. Tad šogad esam izvēlējušies Lauru Batarevsku no Namdara Darnīcas Mālpils pusē, kura izstāstīs to savu pieredzi, savu ģimenes uzņēmumu, kā viņi ir veidojuši, kādi ir viņas, teiksim, tie pozitīvie aspekti, kā uzņēmumu nodarbināt visu gadu, gan pavasaris vai ziema vai vasara vai rudens. Viņi to ir izdarījuši, un tad viņi ar šo pozitīvo pieredzi dalīsies arī mūsu puses uzņēmējiem. Un vakar noslēgumā tad Liepājas teātra aktieru koncerts, un tātad neformāls sarunas, savstarpējas appazīšanās un mazliet atpūta. Un pasākumam vēl var pieteikties līdz 21. janvārim Kuldīgas aktīvās atpūtas centrā, vai nu zvanot telefoniski, vai sūtot e-pastiņu. Tā kā gaidīsim ikvienu uz pasākumu. Šobrīd
Šobrīd Kuldīgas novada muzejs cītīgi strādā pie Kuldīgas vēstures ekspozīcijas veidošanas. Ar tās pirmo daļu visi jau ir aicināti iepazīties, un tā ir apskatām muzeja 3. stāvā. Un pirmā daļa stāsta par vēstures periodu līdz Kurzemes hercogistes pievienošanai Krievijas impērijai. Ekspozīcijas nosaukums ir Kuldīga pirms mums, un tā tiks kopumā izkārtota 3 dažādās telpās, kur apskatīti 3 vēstures periodi. Un kopumā visa ekspozīcija tiks pabeigta Kuldīgas pilsētas svētku laikā. Tad viss būs skatāms kopumā. Šobrīd aktīvi strādājot, mēs esam apzinājuši tās lietas, kuras mums ir nepieciešams un kuras mums šobrīd krājumā trūkst un kuras mēs, ja tā var teikt, izsludinām meklēšanā. Un jāsaka liels paldies tiem kuldīdzniekiem, kuri jau atsaukušies un pārskatījuši savas privātās kolekcijas vai varbūt tās savu radinieku atstātās lietas, un ir jau ar mums padalījušies dažādos vērtīgos eksponātos, tostarp liecībās, kas stāsta par Kuldīgas rūpniecību 19. gadsimtā. Un esam saņēmuši dažādus dokumentus, kas ir ļoti interesanti, tostarp sarakstus un dažādus rēķinvedības dokumentus, bet mēs lūdzam kuldīdzniekus pārskatīt vēlreiz savas lietas, un varbūt viņiem atrodās dažādas specifiskas rūpniecības, teiksim, tie lietiskie pierādījumi. Tostarp dažādas, piemēram, līčas degvīnu fabrikas pudeles, dažādas minerālu ūdens pudeles, adatu fabrikas, izstrādājumi, sērkociņi un tam līdzīgas lietas, kas raksturo 19. gadsimta rūpniecību.